Doties lidojumā piedāvā Novatūrs. Neticami nedēļa ir paskrējusi, un man ir prieks jūs sveikt atkal jaunā pirmdienā, jaunā lidojuma plānā. Šajā reizē esam sarūpējuši nevienu stāstu, tādēļ lieka laiku nekavēsim, bet pirms sākam gribu jūs aicināt šajā reizē būt īpaši uzmanīgiem raidījuma skatītājiem, jo vērīgākie no jums varēs tikt pie pārsteiguma balvām, bet nu gan sāksim. Atminaties, pavisam nesen daudzi no mums, vismaz es noteikti priecājos par to, ka būs iespēja vismaz vienu dienu pagulēt par stundu ilgāk. Pārgājām no vasaras laika uz ziemas un pulksteņa rādītāju pagriezām 1 stundu atpakaļ. Izrādās vasaras un ziemas laiks pastāv arī aviācijā un nu pat ir notikusi pārēj uz ziemas laiku. Priekš kam tāds vajadzīgs? Par to nākamajās minūtēs. Vēsturiski tas ir veidojies tā, un avio kompānijām arī ir vieglāk plānot katru pusgadu darbu nekā uzreiz visam gadam kopā. Tāpēc tas ziema tomēr parasti ir tāds tukšāks laiks, un vasara ir tas pilnākais un noslogotākais laiks, un tāpēc arī tā plānošana ir nedaudz atšķirīga. Droši vien, ka tāpēc arī šis dalījums ziemā un vasarā. Biznesa un darījuma cilvēkus pārēj uz ziemas laiku gan īpaši neietekmēs, taču kopumā, protams, atšķirības starp piedāvājumu vasarā un ziemā ir krietni jūtama. Ziemā ir vairāk nodrošināt čarteru lidojumu uz siltajām zemēm, piemēram, šoziem arī ir jauni čarteru pārvadātāji, piemēram, AMC Airlines nodrošina reisus uz Ēģipti. Un vairāk ir slēpošanas čarteru reisu. Savukārt vasarā atkal ir tādi galamērķi, kas uz bijušajām Padomju Savienības republikām varbūt vairāk ir tādi brīvdienu galamērķi, kur cilvēki vairāk dodas vasarās. Bet tie galamērķi, kur ir biznesa ceļotāji, tie tiek nodrošināti visu cauru gadu. Aviācijā cilvēki saka, ja galamērķis nav nodrošināts visu cauru gadu, tad tas nav tāds īsts galamērķis nemaz. Tomēr atšķirības starp galamērķu skaitu, kur piespējams aizlidot no lidostas Rīga vasarā un kurp ziemā, ir krietni mainīga. Šobrīd no lidostas ziemā ir 65 galamērķi. Vasarā tie bija 80. Bet tāda situācija ir, var teikt, katru gadu, ka uz ziemu galamērķu skaits samazinās. Mēdz gan gadīties arī izņēmumi, un sākoties šai ziemas sezonai tāda sarūpēta arī lidostas Rīga pasažieriem. Rainers šodien atver Manchesteru un atjauno Brēmenes reisu. Un Air Balticam ir vairāk jaunu virzieni, Budapešta un Kišiņeva. Citi pārvadātāji turpina iepriekšējā vasaras sezonā uzsāktos reisus. Piemēram, Lufthansa otrais dienā lido uz Frankfurti. Un Norwegian Air Transport uzsāk lidojums uz Kopenhāgenu pagājušā pavasarī un tagad tos turpina. Bet tādu citu, un čarteru reisu vēl, protams, jā. Bet atgriezīsimies pie reisa uz Manchesteru. Šis ir maršruts, kas agrāk jau bija un tagad tiek atjaunots, ja tomēr to var saukt par pilnīgi jaunu un unikālu. Manchesteras reisa nav bijis, vismaz Rainera izpildījumā noteikti, un tāpēc tas var teikt, ka jā, ka unikāls. Un ja reis ir unikāls, tas nozīmē, ka lidostai Rīga pastāv iespējas tikt pie kādas starptautiskas un interesantas balvas. Proti jau vairāku gadu garumā visas aviācijas nozares aktualitātes cenšas apkopot portāls Anna.aero, ko lieto gan nozares profesionāļi, gan entuziasti un vienkārši ceļotāji. Portālā neizpaliek nopietni un analītiski raksti par nozarē notiekošo, taču tas ir parūpējies arī par kādu interesantu sadaļu, kas aizrausi daudzus. Proti, aviācijas nozarē ir pieņemts, ka katrs jauns reiss tiek atvērts ar kūku, jo interesantāku un neparastāku, jo labāk. Par tradīciju ir kļuvis tas, ka katra no šīm kūkām tiek sabildēta, bet tās foto sūtīts uz portālu. Savukārt portāla lietotāji balso, kura no konkrētās nedēļas kūkām ir visinteresantākā un neparastākā. Protams, nedēļas beigās tiek apbalvots nedēļas interesantākās kūkas iesūtītājs. Neatpaliek arī lidosta Rīga, kas pirms katra jaunā reisa sagādāja jaunu, interesantu torti. Tāda bija sarūpēta arī atverot reisu uz Manchesteru, un kā jau startautiski zināmai futbola lielpilsētai Manchesterai pienākas, arī kūka bija futbola laukuma formām.
Torte svinīgos apstākļos tika sagriezta, sabildēta un gaida savu vērtējumu. Starp citu, pērn lidosta Rīga 3 reizes ieguva aviācijas nozares portāla titulu Cake of the Week. Portāla atzinību ieguva reisa Rīga Budapešta kūka, kas veidota Rubika kubika formā par godu ungāru izcelsmes skulptoram un arhitektūras profesoram Erno Rubikam. Atzinību saņēma arī Romas reisa torte, uz kuras attēlots ievērojamākais Romas vēstures piemineklis Kolizejs. Tāpat atzinību saņēma arī reisa Rīga Eindhovera torte spuldzītes formā, kas atgādina, ka Eindhoverā darbību sāka spuldzīšu rūpnīca, kas tagad plaši pazīstama kā elektronikas firma Philips. Kamēr kūka gaida savu vērtējumu, pirmā Manchesteras reisa pasažieriem nekas jāgaida nebija, un tie visi kā viens tika pie šokolādes futbola bumbām, kuras domājams saldināja 2 stundas un 40 minūtes garo lidojumu līdz galamērķim. Bet atbild uz jautājumu, kādēļ iepriekšējo sižetu aicināja skatīties uzmanīgi. Ja to darīt, tev ir visas iespējas tikt pie pārsteiguma balvām no lidostas Rīga. Atliek vien būt pirmajam, kurš atbild pareizi uz jautājumu, kuras 3 pagājušajā gadā lidostā Rīga atklāto reisu kūkas tika pie titula Cake of the Week – nedēļas kūka. Esi pirmais, sūti pareizu atbildu uz e-pastu lidojumaplāns@lidojumaplāns.lv un balvas būs tavējās. Šajā konkursā gan nedrīkst piedalīties lidostas Rīga darbinieki. Visiem pārējiem rokas ir brīvas un uz priekšu. Savukārt nākamajās minūtēs vēlos jūs iepazīstināt ar 3 jauniem, enerģiskiem puišiem. Viņi visi ir ieguvuši augstāko tehnisko izglītību Rīgas Tehniskajā universitātē un jau pāris gadus strādā pie kopīga sapņa īstenošanas, un sapnis ir vērā ņemams. Puiši cer, ka kopīgiem spēkiem viņiem izdosies uzbūvēt pasaulē pirmo komerciāliem nolūkiem paredzēto ultravieglo 2-vietīgo planieri. Ja tas izdosies par spīti pamatīgiem svaru ierobežojumiem, kas ir noteikti ultravieglo lidaparātu klasē, puiši ir pārliecināti, hobijs, kas šajā mirklī paņem visus brīvos līdzekļus un brīvo laiku, kļūst par peļņu nesošu pasākumu. No sākuma bija doma patiešām radīt kaut kādu planieru, kas būtu pašu vajadzībām. Man abi vecāki ir izbijuši planieristi. Tēvs pat ir strādājis par planieru instruktoru. Un, man tāds slēptais sapnis ir, ka es viņus abus atkal redzu gaisā. Tā ir tā sākotnējā lieta, bet ar laiku, teiksim, gan braukājot pa izstādēm, gan arī runājot ar speciālistiem, tas viss izvērtās tā, ka principā šis produkts ir ļoti pieprasīts tirgu. Jo vienvietīgie ir pieejami, 2-vietīgie nav pieejami vispār. Un, ja mēs viņus saprātīgā laikā radām, tad mēs esam, teiksim, monopola stāvoklī tirgu. Un tirgus būtu? Sākotnēji droši vien Eiropa, galvenokārt Vācija. Jo Vācijā planierisms ir ļoti attīstīts un arī ultravieglais planierisms. Puiši pie 2-vietīgā ultravieglā planiera strādā jau 2 gadus, un jāteic, līdz šim sastrādātais joprojām nešķiet īpaši lidotspējīgs. Arī paši konstruktori neslēpj, sākotnējā iecerē šķitus vienkāršāka nekā tās realizācija dzīvē, un faktiski rodas arī jautājums, kādēļ darbnīca Čiekurkalnā šobrīd ir pasaulē vienīgā vieta, kur tiek īstenoti centieni uzbūvēt 2-vietīgu ultravieglo planieri. Kāpēc šim darbam nav pieķērusies kāda liela planieru rūpnīca Vācijā? Es domāju, ka mēs vienā brīdī nonāksim līdz atziņai, kāpēc tā ir. Es domāju, ka viens no momentiem ir tā masa, kurā jāiekļaujās. Tas varētu būt viens moments. Bet otrs moments ir tas, ka šie planieri nevienā variantā nebūs sporta planieri. Viņi nekad nekonkurēs ar augstām kvalitātēm vai ļoti ilgiem lidojumiem. Viņi ir ļoti vienkārši planieri, teiksim tā, tā kā 40. gadu vai 30. gadu planieri. Bet viņi dod iespēju apmācībai. Un tas arī pats svarīgākais, jo, ja būs iespēja vienā planierī sēdēt 2 cilvēkiem, instruktoram un kursantam, tātad īstenot apmācību, ir visas cerības tam, ka planierisms Latvijā varētu atzimt, kā nekā arī aviācijas pirmsākumos vispirms mācīšanās notika uz planieriem, un tikai pēc tam jaunais lidotājs pārsēdās uz motorizēta aparāta. Turklāt cerības, ka planierisms tiešām atzims, nav tikai iedomāti sapņi. Ja tas arī izdosies radīt vienkāršu, vieglu 2-vietīgu planieru, tad tas varētu. Es uzskatu, ka tas ļaus atzimt planierismam Latvijā. Kas man tā nedaudz iedvesmo, teiksim, ir paraplānistu stāsts, ka, principā, paraplānisms no nulles, principā, izauga Latvijā, un tagad ir, salīdzinoši
priekš mazās Latvijas daudz pilotu, kas lido padaplānu. Pat cik, teiksim, tās tehniskās prasības, kas attiec uz startu, ir tieši tādas pašas kā padaplānam, kur mēs arī varētu ļoti labi draudzēties ar padaplānistiem, to pašu adrenalīnu klubu. Tad teiksim, vai nu ievilkt padaplānu vai ievilkt šo planieri, tā skaitā arī, ja padaplāna piloti gribētu pārsēsties tādu planieru, tad būtu tādas iespējas. Mēs ejam uz to, lai padarītu to planieris maksimāli vienkāršu, lai cilvēks varētu pēc iespējas vienkāršāk lidot. Te jau viens ir tas, ka tas ir masa ir mazāka, vai ne? Tas ir tā ļoti, tā teikt, pati vieglāka aviācija, kāda vispār ir, kur cilvēks var lidot. Un tam jābūt ļoti vienkāršam tam pasākumam, lai nebūtu vajadzīga lidmašīna, lai ievilktu. Ievilkšanai plānots ir izmantot vieglās vinčus, tādas pašas, kuras izmanto paraplānu ievilkšanai. Un arī transportēšana, apkope, uzturēšana, tam visam jābūt maksimāli vienkāršam, lai vairāk cilvēku to varētu atļauties. Tas ir viens no mūsu galvenmērķiem. Tā kategorija, kādai mēs šo te produktu plānojam radīt. Konstatēts, lai viņi varētu principā pat ielikt garažā, iekļautos 6 metru garumā, izjauktā veidā. Un šobrīd izrādās ultravieglo planieru popularitāti lielā mērā grauj sportisti, kas jaunos censoņus vienkārši aizvilina no tautas klases. Tā arī ir, kad ultravieglajām tām klasēm tur ātri vien tos jaunos studentus aplasa, ka iesēdies planierī, tad parāda to īsto garšu, saka, ko tu uz tiem mazajiemies, te lielāks ātrumi, viss foršāk, un tā arī noplūk tā ultravieglo planieru klase. Ka vienkārši nav kas mācās. Aizies planieriem, tur arī paliek. Uz tīri sporta planieriem. Jā, jo tās arī mums bija Vācijas federācija vēl pagājušajā gadā izstādē starptautiskajā. Pakāpeniski esam nonākuši arī līdz nepatīkamākajam jautājumam – cenai. Lai arī planieris skaitās lētākais veids, kā kļūt par aviatoru, vai tas būs pa kabatai pietiekami daudziem cilvēkiem? Vispār, cik īsti šodien viens tāds planieris maksā? Šādus planierus nevar pārdot kā sporta planieris par 90–100 tūkstošiem eiro. Jo tie cilvēki, kas grib to ultravieglo planieru, viņi grib lētus planierus, vienkāršus lētus planierus. Tas atkal ir pretstatā ar to planieru būtību, kad viņi ir ļoti augstas kvalitātes, ilgiem lidojumiem, rekordlidojumiem, 10 stundu lidojumiem un tā tālāk. Tas ir vairāk tāds brīvās atpūtas, tāds apmēram lidaparāts, varētu tā teikt. Ja nevarēs pārdot par 90 tūkstošiem, kāds cipars būtu reālāks realizācijas cenai? Plānotā pārdošanas cena, ja mēs iekļausimies 20 tūkstošos eiro pārdošanas cenā, tas būs diezgan fantastiski. Bet, pat cik viņš ir divvietīgs, sarežģītāks nekā tie eksistējošie vienvietīgie, kuri daži maksā 40 000, daži maksā 20 000, tur ir vēl stipri jāskatās. Protams, mūsu Latvijas darba spēka izmaksas ir nesamērojums ar, teiksim, Vācijas inženieru algām. Līdz ar to, uz to mēs varam nedaudz spēlēties. Ļoti gribas ticēt, ka spēlēšanās ļaus vismaz kaut ko gūt peļņā. Ja tomēr šobrīd tiek pieļauta iespēja, ka pirmais planieris sevī ieguldīto laiku un naudu tomēr neatpelnīs. Viņš atpelnīsies jebkurā gadījumā, vai mēs viņu varēsim komerciāli palaist, vai tīri paši lidosim ar viņu. Atpelnīsies noteikti tādā ziņā, ka mēs būsim ar bagātāku zināšanu krājumu, ar lielāku pieredzi. Ja varbūt ar šo projektu kaut kas nesanāks, varbūt īsti kā gribētu, bet tad noteikti kāds no nākamajiem izdosies. Es domāju, ka zaudētāji mēs nebūsim nevienā gadījumā. Starp citu, runājot par projektiem, izrādās trijotne jau labu laiku sadarbojas arī ar Latvijas kamaniņu sportistiem un bobslejistiem, un principā ir pielikuši arī savu roku olimpisko medaļu kaldināšanai. Principā tas gan ir stāsts no senākas pagātnes, jo es strādāju PA vannās kā modeļu būvētājs, kā CNC frēzes operators un arī dizainers tehniskais. Tad vienā brīdī mums piezvanīja mūsu materiālu piegādātājs, kas arī piegādā Latvijas kamaniņu sporta federācijai materiālus. Un ļoti vienkārši uzdeva jautājumu, vai mēs gribam palīdzēt Latvijai. Protams, mēs teicām, ka gribam. Un tā principā izvērtās tā sadarbība, un tas jau ir tagad jau ar Mārtiņu Rubeni, teiksim,
man tā sadarbība ir jau 2 gadi, tas bija pirms 2 gadi pēc Turīnas olimpiskajām spēlēm sākās. Tas ir jau, ir kāds laiciņš atpakaļ. Sākumā tās bija Mārtiņa Rubeņa, teiksim, kā man to aptecētāja tās formas, tīra aerodinamika, jau paša modeļa izgatavošana, formas izgatavošana. Pēc tam bija brāļi Šici, teiksim, jau divnieks, kas ir divnieku, kā man ir krietni sarežģītāk, un prasības ir arī daudzās vietās. Tad bija vēl brāļi Dukuri. Principā mēs smējāmies, kad Olimpiskās spēlēs konkrēti mums ir 2 sudraba medaļas, gan brāļi Šits aptecētāji, tās formas, gan brāļiem Dukuriem. Teiksim, tapa mūsu palīdzībā. Un, tagad tas viss tā kā turpinās. Taču no ledus atgriežoties pie planieriem, jāteic, kaut kā tomēr šāds lidaparāts šķiet tāds mazāk drošs. Ne tev ir motors, ne propellers, kas palīdz noturēties gaisā, bet izrādās, viss ir tieši pretēji. Planieri lidot ir drošāk nekā lidot ar lidmašīnu. Jo, planierim motors nav, tā teikt, pa lielam nav kam atteikt. Lidmašīnai atsaka motors, tad dabū pasvīst, bet planieris tas ir no drošības viedokļa, es uzskatu, tas ir drošāks lidaparāts nekā lidmašīna. Tīri savu vienkāršumu dēļ. Kas man ļoti pārsteidz, kad ultravieglā, teiksim, lidmašīna brīžiem ir daudz vienkāršāka nekā daži labi lidmodeļi konstrukciju un tehnoloģiju ziņā. Noslēgumā varam vien piebilst, ka ar puišiem tiksimies arī kādā no nākamajiem raidījumiem, kad aktualizēsim tēmu par lidaparātu certifikāciju un tehnisko uzraudzību. Kā nekā arī darbnīcā Čiekurkalnā šobrīd tiek meistarots lidaparāts, par kuru šajā mirklī vēl nav skaidrs. Izdosies to certificēt, un ja jā, tad kādas klases lidaparātu kategorijā vai nē, bet par to citreiz. Nākamajās minūtēs mēģināsim noskaidrot, cik reālas ir puišu cerības reanimēt planierismu Latvijā. Par ekspertu esam pieaicinājuši šā brīža lidostas Rīga vadītāju Aldi Mūrnieku, kurš pagātnē ir bijis kaislīgs planieru sporta piekritējs un piedalījies nevienā sacensībā ar nesliktiem rezultātiem. Ir bijis tas gods nolidot vairākus Eiropas junioru čempionātus un tādus pēdējos nopietnos es nolidoju noteikti 97. gadā Vācijā, un tad es arī uzskatu, ka tās laikam bija man tādas pēdējās sacensības, kurās esmu ņēmis dalību. Aldis planieru sportā nopietni trenējās apmēram 10 gadus, līdz sasniedz 25 gadu vecumu, un tajā laikā planierisms Latvijā ir bijis populārs. Turklāt sportistu meistarība atzinīgi novērtēta arī starptautiskās sacensībās. Jā, Latvijā tiešām planierisms ir bijis populārs, un mums ir daudz arī viens pasaules rekords, jo mana trenere Daina Vilna ir šobrīd gan samelošos gadu, kurā uzstādīja pasaules rekordu planierismā, gan viņa bija PSRS izlases sastāvā tajā laikā, un Latvijā ir daudz pašmāju rekordu un Baltijas rekordu arī tā skaitā. Un tomēr jau krietnus gadus tiek apgalvots, ka Latvijā planieru sports vairs nepastāv. Kas notika? Līdz ar Padomju Savienības sabrukumu DOSAFs tā kā izbeidzās un Latvijas aeroklubs mēģināja un pārņemt šo lietu, tad nesekmīgi šī tehnika tika sadalīta zem vairākām, tā nenonāca vienās rokās, tā nonāca katrā klubā Latvijā, Cēsīs tā nonāca zemesardzes paspārnē, Liepājā tā nonāca pašvaldības paspārnē. Katram klubam Latvijā bija savs ceļš ejams, un tas arī mazliet sašķaidīja, kā teikt, to vienotību, to kopējo domu, kā planierismam vajadzēja turpmāk attīstīties. Un, protams, kā kārtīgi latvieši dalījām tehniku, strīdējāmies, tā kā tie brīvības gadu sākumi bija interesanti, bet, kā vēsture šobrīd jau par to runā, kad tas nebija sekmīgi, un tas planierisms tomēr ir beidzis pastāvēt Latvijā. Iepriekš teikto gan nevajag uztvert kā striktu paziņojumu. Planierismu Latvijā nav un nekad vairs nebūs. Mani centieni Liepājas pusē iedzīvināt šo lietu un saglabāt, gan pērkot vinčus, gan pašiem taisot vinčus, un saglabājot Cīraus kluba tehniku. Tā kā jauniešus nespēju, es varbūt nemācēju uzrunāt, bet neizdevās man tas. Tā kā darīts ir viss, un roku liekot uz sirds vismaz personīgi pret sevi, var pateikt, ka esmu izdarījis daudz, lai viņš saglabātos Latvijā, bet nav izdevies, diemžēl. Varbūt laikmets šobrīd ir straujāks, un planieru lidošana ir mazliet tāda komplicēta
tavs lidojums sākās lidlaukā, tu nezini, kur tev pienāks, kurā pļavā pienāks vakars, kur tu sagaidīsi traileri vai padomju laikā vāca šos planierus no laukiem ar lidmašīnām, tā kā tu nezini, kur tā diena pienāks, un tas prasa vairāk cilvēku iesaistīšanos, jā, un tas prasa komandas darbu, ko ir aizstājis. Es domāju, ka šobrīd ultralaiti sekmīgi to ir aizstājuši, un tas tā kā attīstījās daudz straujāk, jo tas ir daudz vienkāršāk. Aldis vēlreiz uzsver, ka paša neveiksme nenozīmē, ka planierisma sportam Latvijā ir pārvildes treknes krusts. Uz puišu aizrautību viņš raugās ar cerībām. Pēdējos gados tiešām jāapsveic entuziastu aktivitātes gan Cēsu klubā, un arī ar Baltika pilotu zinu, ka ir iegādājis savu planieri un lido Lietuvā, ja, bet Latvijā. Tā kā, es ceru, ka tas viss atjaunosies. Jāsaka, ka jebkura šī aktivitāte mani priecēja kā izbijušu planieristu, ja, kad Latvijā tā dzirkstele nav pavisam tas uguns, kurš nav nodzisis, un tomēr ir cilvēki, kur to mēģina tā kā reanimēt, un es pavisam pozitīvi skatos uz to, ka ir doma un pārdomāta doma, kā tas varētu arī būt komerciāls pasākums, ja, jo viss šai planierismā ir beidzies tik tam dēļ, ka kādā brīdī ir pietrūkus nauda tam visam, ja, tā kā, ja vēl izdodās ar savu hobiju un to radīt prieku, ja satiekās tie, kam ir vēlme būvēt un vēlme lidot, ja, un tas viss sakrīt vienā laikā, vienā vietā, tad noteikti tam visam ir lemts vainagoties ar kādu panākumu. Turklāt izrādās Latvijā ir zināmi pamati planieru būvēm. Nāk atmiņā, ja, tāds Liepājas aviācijas pamatlicējs Edvīns Vilnis savā laikā ap 60. gadiem uzbūvēja planieri, kurš tajā laikā bija diezgan ievērojams un iekļuva Vācijas, kad citi vēl lidoja ar tādiem vaļējiem planieriem, kādi viņi pirmsākumos tur bija. Tad tas iekļuva un bija diezgan progresīvs, un arī to savācās jaunieši ap 20 gadiem Liepājas aviomodelisti, kur uzbūvēja un pēc tam lidoja, un nevienu to planieru uzbūvēja un mēģināja palaist pat sērijā, ja, bet, diemžēl pietrūka kādā brīdī enerģija, lai to palaistu sērijā, jo bija jāuzbūvē vairāk planieru, lai Padomju Savienībā kaut ko palaistu sērijā. Tas viens bija jāsalauž aerodinamiskajā trubā, ja, un to noteikti jebkuram, kurš kaut ko ir būvējis un tur ieguldījis neskaitāmas dienas, naktis un savus brīvo laiku, tad noteikti žēl būtu bijis noskatīties, ja, un tā tas projekts tā kā neaizgāja. Bet tā kā precedenti Latvijā planieru būvē ir bijuši un sekmīgi, tad kāpēc domāt, ka šī laikmeta un pie šīm tehnoloģijām, pie šiem materiāliem kaut ko tiešām tādu vērā ņemam nevarētu uzbūvēt. Varu. Noslēgumā var vien piebilst, ka puišu centieni reanimēt planieru sportu un atvieglot apmācību ar lidojumiem ar planieri kādam var pavērt arī jaunu nišu biznesam. Latvijā var teikt, jā, ka nav šīs skolas. Esmu mēģinājis rakstīt gan programmu latviski ir uzrakstīta planieru apmācībai, to savā laikā ņemot pa paraugu Lietuvas programmu esmu uzrakstījis, bet skolu neesam uztaisījuši, un skolu šobrīd tā kā arī nav Latvijā neviena certificēta, kur tādu klasisko planierismu, jā, ir mēģinājumi motoplanieri ielikt, kas ir planieris tikai ar motoru pievienots, jā, bet tas nav klasiskais planierisms, jā, un nav ar klasiskā planierismu kādām iezīmēm, jā, un tā kā tādi klasiski planieru skola nav Latvijā, tā ir vieta, izaicinājums jauniešiem, darboties gribošiem, jo tepat kaimiņos tas viss, ko mēs savā laikā esam pazaudējuši, tas tā sekmīgi tika saglabāts, apvienots zem Lietuvas aerokluba, un tiešām neviens no tiem planieriem, es domāju, ka nav pametis Lietuvu, jā, neviena no tām lidmašīnām Vilga, kur savu laika Vilka planieris, neviena arī viss ir savu dzīvi tur nolidojušas un kalpojušas tam, lai tas planierisms tur attīstītos. Jā, tā kā, ar skaudību skatos uz kaimiņiem, bet ar tādu baltu skaudību, ka tur viss notiek. Tā kā Latvijā, ja kāds grib, tad jāgriežās pie lietuviešiem. Tāpat kā Aldis, arī mēs ceram, ka puišu entuziasms nenoplaks un viņiem izdosies sapni realizēt. Bet, esam nonākuši līdz šā raidījuma konkursam. Pirms ķeramies pie nākamā jautājuma, vispirms pareizā atbild uz iepriekšējo. Uz iepriekšējā konkursa jautājumu par to, kas atradās Rīgas 22. vidusskolas telpās Bruņinieku ielā 10, pirmo pareizo atbildi sniedz Ričards Puriņš, kurš zināja teikt, ka tur atradās sērkociņu fabrika. Ričards par to saņem balvā izmēģinājumu lidojumu ar avio simulātoru. Nav pārsteigums, ka pie balvas Ričardam palīdzēja tikt visu zinošais globālais tīmeklis, kā arī fakts, ka viņš atradās īstajā vietā un īstajā laikā, proti pirmdienas vakarā pie televizora ekrāna. Pats puisis par to gan joprojām ir pārsteigts. Dzīvē nekad nekas nebija īstenībā tā gluži, nebija nekad tā piedalījis. Un tas, kad minēja, tas bija pārsteigums īstenībā. Lai arī ikdienā būdams uzņēmuma pārstāvis, Ričards vairāk pārvietojas uz riteņiem nekā spārniem, viņam nav sveša arī lidošana. Ir lidots arī maziem lielajām un teiksim, tā ir paziņa, kas ir arī instruktors.
Un tā kā, nu jā, diezgan tāda tuva lieta. Kādreiz pats pie stūras lidmašīnai pie... Jā, bet tikai ultraviegli, jā. Bet esi pilotējis, ja? Ir mēģināts, jā. Sanāca? Kaut kas jā, kaut kas nē. Nu, teiksim, interesanti ir. Tādēļ Ričards domā, ka pats arī izmantos vinnēto iespēju pārbaudīt savu varēšanu lidmašīnas Airbus 320 simulatorā. Bet, nu, laiks jaunam jautājumam. Nākamais konkursa jautājums sekojošs. Ar kādu tipu un modeļa lidmašīnām lido augstākās pilotāžas aviācijas grupa Baltic Beast Jet Team? Arī šis konkursa uzvarētājs saņems balvu lidojumu ar Transporta un sakaru institūta avio simulātoru. Vēlies uzzināt, kādas ir sajūtas pilotējot lidmašīnu? Nu, vismaz lidmašīnas simulātorā. Esi pirmais, kurš pareizi atbildēs uz konkursa jautājumu. Kā ierasts, pareizās atbildes gaidīsim uz e-pastu lidojumplāns@lidojumplāns.lv. Bet man laiks ir atlicis vien tik daudz, lai pateiktu jums paldies par to, ka bijāt kopā ar mums. Tiksimies jau pēc nedēļas ar jauniem stāstiem, jauniem konkursiem un jaunām iespējām. Lai jums ir jauka šī nedēļa, bet, ja dodaties kādā lidojumā, lai lidojumam labvēlīgs laiks. Atā!